Čau visiem! Pagājušās nedēļas beigās, vai arī šonadēļ sākumā, pie manis atceļoja jauna sērija no L'Oreal ar māliem. Un, principā, tā ir paredzēta matiem, kas ātri taukojas, principā normāliem līdz taukainiem matiem. Un sola šī sērija saglabāt 72 stundas tīrākus un vieglākus matus. Es šo sēriju esmu jau izmēģinājusi. Man mati ir sausi un ļoti pūkaini un smalkas struktūras. Bet, principā, es jau sākumā domāju, ka šī sērija īsti nav paredzēta man, bet kas? Why not? Kāpēc izmēģināt? Kāpēc neizmēģināt? Kāpēc neizmēģināt? Bet, diemžēl sapratu, ka šī sērija īsti tiešām nav domāta man. Kas ir interesanti, ir, ka sērijā ir arī matu maska, kas ir domāta matu saknēm. Es saprotu domu. Māls ir visai sausinošs produkts, tāpēc arī ir māla maskas, kas ir paredzētas taukainai ādai, kas izņem visas pūtītes un uzlabo sejas ādu šādā stāvoklī. Līdz ar to loģika, ka kaut kas līdzīgs tiek izveidots matiem, kas ātri taukojas, ir visai pareiza, bet izmazgāja matus, ok, pirmajā dienā ir labi. Un jāpiebilst, ka šiem ir forša smarža, un ja jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kam patīk, ka matos saglabājas smarža, tad šī sērija ir tieši tāda. Es jūtu vēl otrajā dienā, ka mani mati smaržo, tiešām forši smaržo. Bet jā, problēma ir tā, ka otrajā dienā mani mati izstās vienkārši pēc pļakas. Es citu vārdu nevaru tam atrast. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka mana matu struktūra ir tik smalka, ka šis šampuns un visa sērija kaut kā ļoti ātri to pieplacina, vai arī manas matu saknes tiek pārāk daudz attaukotas, un tad tā sāk taukoties vairāk, es nezinu, bet katrā ziņā smalkiem, pasausiem matiem šis noteikti nav domāts. Ir vēl arī sausais šampuns, uz ko es liku ļoti liels cerības. Teiksim tā, pirmās 3 stundas ir ok, bet pēc tam, principā, es varēju būt arī nelikusi mati izstās tieši tādu paši. Un es noteikti vēl iedošu pamēģināt šo visu sēriju vīram, bet varbūt viņam tas labāk derēs, jo viņam ir pilnīgi cita matu struktūra. Bet jā, man nederēja. Un ir tā, ka man tika atsūtīti 2 šādi komplekti, un, lai gan man pašai neder šis komplekts, es ceru, ka varbūt ir kāds, kam šis varētu noderēt, tāpēc es vēlētos šos 4 produktus uzdāvināt kādai no jums. Principā, tas, kas jums būtu jādara, būtu zem šī video jāatstāja komentārs par to, kā jūs kopjat ikdienā savus matus, kur ir jūsu favorīti produkti, varbūt tās jūs varat padalīties, piemēram, kādiem labiem drogu atklājumiem, jo šie drogu līmeņā, tā kā drogu cenu līmeņa produkti, līdz ar to tie nav ļoti dārgi. Bet, jā, padalieties un par datumiem, no kura līdz kuram, jūs varēsiet izlasīt apraksta sadaļā. Un, jā, ko es vēl gribēju teikt? Jā, un es izvēlēšos ar random orgu, pastīšos kaut kādas opcijas, kā tur izvēlēties no YouTube komentāriem kādu. Un, jā. Un visdrīzāk es ziņu es jums nosūtīšu YouTube message'os. Es sen esmu lietojis YouTube. Bet jā, varbūt atstājiet savu e-pastu labāk. Jā.
atstājiet savu e-pastu. Tātad piedalieties. Ceru, ka kādam patiks, ceru, ka noderēs. Un tiekamies nākamreiz. Atā!